Šodien visu dienu Siguldas pilsētas vidusskolas 11. klases skolēni atkārtoja pērn apgūtās valsts aizsardzības mācības zināšanas. Šīs dienas praktiskās nodarbības tēma – droša apiešanās ar ieročiem. Nospiežam mēlīti, turam nospiestu mēlīti un pārvalkam pārvaldēšanas roku. Mēģinam izšaut. Jābūt klikšķi. Tas nozīmē, ka saurupšāri strādā. Noteikti ir arī lietas, kas aizmirsušās ir. Tāpēc šis viss tāds atkārtojums ir. Mums bija tie ieroči arī pagājuši, bet tāpat tikko ar ieroci darbojos. It kā no sākuma bija tā, šķita, ka neko neatcerēšos, bet kad jau aiziet, tad aizgāja viss kārtībā. Viens no klases biedriem, Bruno, zināšanas jau iepriekš apgūs Jaunsardzē. Viņš ir nokārtojis kvalifikācijas 3. līmeni un jau darbojas kā instruktora palīgs. Bruno stāsta, klases biedriem palīdz katrā nodarbībā. Ir interesanti palīdzēt savam instruktoram kā instruktora palīgs un ir jautri palīdzēt citiem, kuri nesaprot. Un kā tad kopumā liekas, daudz tādas aizķeršanās ir? Ir dažiem, kuriem ātri pielas, ir daži, kuriem vajag visvairāk laika, bet tādas būtiskas kļūdas nav, ir tādas vairāk neuzmanības, bet kopumā ir labi. Siguldā valsts aizsardzības mācību īsteno jau 3. gadu. No šī gada, kad tā ir obligāta visās skolās, nodarbībām jāatvēl 8 stundas mēnesī. Siguldā tā sadalīs pa 4 stundām 2 reizes mēnesī. Šajās nodarbībās vidusskolēni apgūst iemaņas, kas nepieciešams karavīram. Ir gan šaušanas apmācība, gan laukauju iemaņas. Dažas no tām var noderēt arī ikdienā, piemēram, orientēšanās, topogrāfija un citas. Mēs šeit apgūstam, kā pareizi izmantot ieročus, kā arī, ja mēs atrodam, ejot pastaigā vai kur ieroci, kam pareizi aprīkoties ar viņu, pārbaudīt, cik droši viņš ir. Un kā tad vispār sokas? Kā tad sanāk? Man šķiet ļoti labi. Abās pilsētā esošajās vidējās izglītības iestādēs, Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas valsts ģimnāzijā valsts aizsardzības mācības pasniedz 2 instruktori. Jaunsardzes instruktors to vērtē kā pietiekamu, jo nodarbību laikā katram instruktoram sanāk darboties ar aptuveni 15 skolēniem. Nepieciešamo ekipējumu savukārt nodrošina Jaunsardzes centrs, bet vietu, kur darboties, skola. Mums ir iespēja šeit svinību zālē mēs darbojamies, kad mums ir nepieciešama vairāk telpa. Ārā varam darboties, laukauju iemaņas. Un šaušana arī notiek ārpus telpām. Mums piemērots laukums šobrīd ir iedalīts, kur mēs nākam arī ar ģimnāzijas skolēniem, tepatās uz vidusskolu šaut. Novada vizītes laikā šajā nodarbībā viesojās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kad ar Siguldas novada pašvaldība arī pārunāja valsts aizsardzības mācības norisi skolās. Tas, kas būtu svarīgi, redzēt, kā mums šobrīd iet lietas ar valsts aizsardzības mācību, kā mums attīstās valsts aizsardzības dienas, abas ir relatīvi jaunas. Un tātad pēc kāda laika saprast, kas iet, kas neiet, nesteigties ar secinājumiem pēc gada, pēc 2, bet mazliet ļaut visam iestrādāties, pieslīpēt. Esmu bijis skolās, kur man saka, viss ir labi, viss notiek, esam apmierināti. Es esmu bijis arī skolās, kur ir diezgan daudz jautājumu, problēmu un kritikas. Te no aizsardzības un izglītības ministrijām ir jāstrādā kopā. Skolēni, kur valsts aizsardzības mācību būs apgūši 2 gadus, varēs papildināt iegūtās zināšanas padziļināti, dodoties uz valsts aizsardzības nometni. Hanna Gaila, Indars Krieviņš, RTV.